Esiet sveicināti! 2012. gada pavasara sesijas pēdējā erudīcijas spēle Veiksme, intuīcija un prāts ir sākusies. Šī spēle būs īpaša ar to, ka scenāriju tā esat veidojuši jūs skatītāji, jo jūs balsojāt par divām lieliskām komandām. Savas ģimenes uz spēli ir aicinājuši Elīna un Uldis. Smaidīgie, laimīgie, priecīgie. Kā jūs paši domājat, ar ko jūs esat izpelnījušies skatītāju simpātijas? Paši foršākie mēs esam, rekord 6. Tik vienkārši? Tik vienkārši. Aha. Jā, skatītāji zina. Jūs tāpat tā domājat? Jā, protams. Es ļoti gribu cerēt, ka mēs turpināsim nākamās 38 minūtes arī tikpat forši, cik jūs esat šo balsu vērti. Mēs uzreiz spēlēsim par naudu, par latiem. Es uzlieku kaut kādu zināmu pienākumu devu, jo Elīna jūs spēlējāt finālā, bet zaudējāt. Uldis savukārt pat nekvalificējās finālā. Ir tas sajūta? Mums būs jauna pieredze. Jauna pieredze. Elīna? Tāpat. Tāpat. Labi, nu jau tāpat, tad tāpat. Noteikumi arī tādi paši. Katrai komandai būs 10 jautājumi, katrs jautājums būs 100 punktu vērts. 4 jautājumi būs ar 3 papildiespējām, 3 jautājumi ar 2 papildiespējām, 2 jautājumi ar 1 papildiespēju, 1 jautājums bez papildiespējām. Pārdomu laiks arī mūsu šīs sezonas pēdējā spēlē būs 30 sekundes un nevairāk. Ja jautājumam ir papildus iespējas un jūs 30 sekundžu laikā nenospiežat podziņu, es uzskatu, ka jūs esat gatavi atbildēt, neizmantojot papildiespējas. Viss taču visiem ir skaidrs sen jau, vai ne? Protams. 2 gadus jau šitā laižam. Elīna, cik es saprotu, jūs ņemsiet man labo vai kreiso? Kreiso. Uli, jūs sākat spēli. Tad mēs ņemsim labo. Lūdzu, piedāvāj arī labo. Uldi, jūs atceraties, cik punktus izcīnījāt? Jā, iepriekšējā atceramies. spēlā? Atceros. Padalīties, lūdzu. 710. Tas ir labs rēķins. Bet ar to nepietika, lai tiktu finālā. Ko par to visu teica mājnieki? Teica, ka patika, ka uzstājāmies, bet, žēl, ka nepaveicās tur ar dažiem jautājumiem. Protams, katram bija viedoklis, ko vajadzēja darīt. Uldis Rāts, komandas kapteinis, ir informācijas tehnoloģiju speciālists uzņēmumā Latvenergo. Interesē vēsture un matemātika, patīk ceļot, klausīties mūziku, pats spēlē elektronisko ģitāru grupā Toms Londons un labprāt pavada laiku kopā ar dēlu. Uldi, jūs noteikti man gribat vaicāt, kādi šodien būs jautājumi? Vai viņi būs īpaši? Aha. Uzdodiet man šo jautājumu. Uzdodiet. Jā. Kādi šodien būs jautājumi? Īpaši jautājumi? Jā, tad kā vienmēr, īpaši jautājumi. Tieši tāpat kā iepriekšējās reizes, arī šoreiz būs īpaši jautājumi. Pirmais no tiem būs par literatūru. Alberts Eglītis, Andrejs Eglītis, Anšlaus Eglītis, Viktors Eglītis. Kuri no minētajiem rakstniekiem bija tuvi radinieki? Viņi jau nedzīvoja vienā laikā, tur galvenais. Vispār nekādas nojausmas nav. Varbūt viens tēvs, viens dēls ir visdrīzāk. Kaut kas Anšlau Eglīša dēls, kāds arī. Kā Viktors un Andrejs Eglītis. Viktors un Andrejs? Nevajag mums papildiespēju. Tiešām? Alberts. Jā, droši. Anšlaus nebija. Anšlaus nebija, un Alberts, un viss priekš tas, kas ir Alberts Eglītis. Tad paliksim pie tiem diviem. Andrejs un Viktors, ja? Tā mēs tad neņemam papildiespēju, ja? Neņemam. Ok, tad mēs paliekam pie tā, ka pareizā atbilde ir Andrejs Eglītis un Viktors Eglītis. Ja man būtu visas tiesības, es ieskaitītu jums 50 punktus, bet man tādu tiesību nav. Skaidrs, tad... Jo Viktors ir, viss ir kārtībā, bet otram vajadzēja būt Anšlau Eglītim. Tad mēs uz to nebūtu atbildējuši. Viktors ir Anšlau tētis, arī rakstnieks, manuprāt, mākslas teorētiķis arī, diezgan panākumiem bagāts. Anšlaus un Viktors, tēvs ar dēlu, ne otrādāk, dēls ar tēvu. Jums ir 900 punkti, otrais jautājums. Labi, saņemamies. Daba.
Cecīlijas ir tropiskajos apgabalos sastopami kukaiņēdāji augi, zivis vai abinieki. Man liekas, viņam būs 50, ne? Nu, tiešām nav ideja. Zivis tās, es domāju, nav. Cecamušas tās nevar būt. Jā, bet nu jā, ir kādi kukaiņēdāji. Nē, augi, zivis vai abinieki. Augs Nav arī. kukaiņi. Nu, Varētu būt augsts nosaukums priekš. Jā, bet mums ir jāņem kaut kāda iespēja. Ņemsim 50? 50 ņemsim, Ņemsim 50. Ņemsim 50 punktu papildu iespēju. Tritoni. Aksolotli, tritoni, salamandras. Abinieki tātad. Jā, abinieki. Abinieki, jā. Abinieki. Jā. Tātad tritoni, salamandras nevarētu būt ne zivis. Augi arī nē? Nē. Kurpes vienīgais. Salamandras noteikti. Jā. Atbildi ir pareiza. Abinieki. Mazliet patērējāties, bet tomēr atbildi radāta. 850 punkti, trešais jautājums. Trešais jautājums būs par faktiem. 2011. gadā pasaulē viņu bija 1210, gadu iepriekš 1011. Karlos Slims viņa vidū tiek minēts kā pirmais. Kas ir šie cilvēki? Tas nav tas Meksikāns. Es teiktu arī, ka bagātākie pasaules cilvēki. Jā, Slims bija. Vesels, man liekas, viņš īsti nevar būt. Nē, viņš ir bagātākais. Tie Miljardieri vai kā? miljardieri. Jā. Aldis Almans, kapteiņa sievas tēvs, pēc izglītības filozofs, pēc profesijas avioapdrošinātājs, pēc aicinājuma dārznieks. Aizrāvis ar ceļošanu un ceļojumu plānošanu, labu literatūru, vēsturu un dabas vērošanu, krāja antikvāras mēbeles un citas senlietas. Slims, tu esi dzirdējis tādu. Nu, jā, viņš ir kā pirmais. Un viņi ir tikpat. Es arī balsotu par Slimu. Pagātu. Juris Rāds, kapteiņa brālis, strādā par datu bāzu administratoru. Brīvajā laikā spēlē taustiņu instrumentus progresīvā roka grupā Holy Lamb. Patīk riteņbraukšana, ceļošana un labs kino. Nospriedīs pēc brītiņa un padomās varbūt 10 punktus paņem. Vai neņem? Tas ir miljardieri, ja? Nu, tā doma. Es pievienojos. Jā, nu labi. Mēs paliekam pie varianta, ka tie ir miljardieri. Miljardieri. Jā. Alde, atšķirībā no iepriekšējām reizēm jūs ar skatienu tramīgi manī meklējāt atbalstu. Nu, kaut vai kādu Laikam nesagaidīju. Bet nesagaidīju gan, es pat pabrīnījos, cik jūs sevi. Es turējos, es pamanīju. Bet tās ir visas jūs iespējas. Atbildi ir pareizi, tie ir miljardieri. Karlos Slims tiešām joprojām ir saraksta galgalī. Meksikas kaut kāds tur telekomunikācija, vai? Viņš tur daudz ko nodarbojās. Jā. Ceturtais jautājums. Sportiņš. Šajā sporta veidā laukums ir nedaudz mazāks par futbola laukumu. Vārtu izmērs ir identisks florbola vārtu izmēram. Katrā komandā ir 11 spēlētāji. Kā sauc šo sporta veidu? Pirmajā brīdī es balsotu par roksbumbu, bet es neatrastu, tur spēlētāji. Viņš ir stipri mazāks, jā. Amerikāņu futbols. Futbola laukums, arī, jā. Amerikāņu futbols. Hokejs uz zāles nav, tur liela vārtiem. Florbola vārti ir tā kā hokeja mazāk par hokeja vārtiem. Nav florbola vārtu lielās. Florbola vārti ir handbols. taču florbols ir rakstīts. Tas nozīmē, ka citas lapas ir Tas vārti kādiem. Tur ir tādi, jā. Nē, te ir rikbija. Jā, amerikāņu futbolā taču nav. Tas, kas ir no līkudēmā, nu? Tas ir, tas kādreiz arī florbols, ne? Tas ir, kur ir zirgiem, jāj. Kā sauc, kur Futzāls, futzāls varbūt. Tā, ņemsim tā 10 vai 50? 30. 30? Labi, ņemsim 30 punktu papildies. Tas man liekas, tas, kur ir zirgiem, jāj. Lūdzu. Bet ir ar kājām, tā kā tāds. Sporta veida nosaukumu veido divi vārdi. Kas ir futzāls? Nē, tas ir telpās. Tā. Laukhokejs? Laukhokejs. Tas varētu būt. Varētu būt. Divi vārdi ir. Divi vārdi ir un 11 spēlētāji. Nu, riskēsim vai? Nu, duši. Labi. Riskēsim. Laukhokejs. Laukhokejs. Jā. Kad jūs pēdējo reizi bija ģimenes viesības, kur jūs kopā visu sanācāt?
Ja nevarat atcerēties, tad sen. Jā, kādu laiku Tad sen, atpakaļ. jā. Tad pirms mēneša, man liekas. Tad, kad jūs nākamreiz sanāksiet kopā, tad atceroties šo jautājumu, atveriet dzērienus, kurš ir ar daudz burbuļiem. Tas ir lauka hokejs. Mēs jau gandrīz Atbilde ir nenoticējām. pareiza. Es saprotu, ka jūs pa Ulda komandu esat balsojuši, jo viņi taču ir jūsu favorīti un jūs viņus gribat redzēt vēl un vēl. To jūs varēsiet darīt pēc maz brīdi. 5. jautājums. Folklora. Kas atbilstoši tautas parunai ēd no vienas bļodas gan ar zemnieku, gan ar ķeizaru? Karot ir, jā. Būtībā man taisnība tā būs, jā. Bet karota, nē, ar viņu ēd. Karoti. Varētu būt Tā izklausās. Vai arī kaut kāds tāds, vai kaut kas tāds. Nē. Es to parunas neesmu dzirdējis. Nē, pagaidi. Nu viens bļodas gan ar zemnieku, gan ar ķēzeri. Multi, karoti. Suns kāds. Nē, suns ar ķēzeri nē, viss. Nē, noteikti nē. Es domāju, ka Austiem nē. suns Tā, arī. kas? Man būs jāspiež. Tad jāņem 40 tauri, gan muti, gan karoti. Mēs ņemsim 40 punktu papildiespēju. Šie plaši izplatītie divspārņu kārtas kukaiņi spēj pārvietoties pa vertikālām virsmām un arī pa griestiem ar kājām gaisā. Mušas. Tās ir mušas. Karot pazud? Jā. Jā, karot neiet pa griestiem. Nemēģina piekļūt ķeizara bļodiņai. Muša gan, vienmēr, un pat vairākas. Atbilde ir pareiza. Tā ir muša. 6. jautājums. Ķīmija mitoloģija. Valdnieka Tantala meita, kā vēsts sengrieķu mīts, bija pārvērtusies akmenī. Kā sauc ķīmisko elementu, kas nosaukts viņai par godu? Ir Tantals. Tantals būs, jā? Jā. Nu, došu viņu. Tantals. Vai tantālis, vai tantāls kaut kā. Tantals, cik es zinu. Elīna, kā jūs domājat? Mēs domājam, ka tas ir meitas vārdā, un tas ķer uz muļķi, ka nav Tantals. Bet mēs nezinām, kā sauc meitu. Pagaidām. Ziniet, ja es būtu valdnieka meita un atnāk 3 kundziņu un man nosauktu par Tantala, vīriešu dzimtais būtu ļoti dusmīgs. Tantals tātad. Tantals. Tantals ir Tantals. Tas ir valdnieks. Nu jā, pareizi. Skaidrs, Meita bija- meita taču sauc citādāk. Sieviešu dzimtais visticamāk. Nu jā. Nu, Tantals meita noteikti nav. Viņa ir niobe, vai ķīmiski varētu būt niobijs. Nu jā. Jā, to tu neizdomās. Ok. Nē, to mēs nebūtu izdomājuši noteikti. Nav. Vienīgi papildus. 7. jautājums. Rīgas celtnes. 19. gadsimta 60. gados Rīgā uzcēla Vidzemes bruņiniecības namu. Kas mūsdienās darbojas šajā namā? Saimas nams, ne? Ir saimnieks nams? Jā. Noteikti. Saima. Šajā ēkā atrodas saima. Jākaba iela 11, manuprāt. Perfekti. Tas ir Saimas nams. Tajā strādā Latvijas Republikas saima. 680 punkti. 8. jautājums. Ieroči. ASV dzimušais britu izgudrotājs vārdā Hairems Stīvens 19. gadsimta 80. gados patentēja šaujamieroci, kas bija ievērojami pārāks par saviem priekštečiem. Nosauciet izgudrotāju uzvārdu. Varbūt Winchesters. Vai viņš tas varētu būt, jā? Viņš tas nedošu viņu. Varētu tā būt. Es domāju, pagaidām, mēs varam pagaidīt. Winchesters, kas vēl ir? Jo Kolts bija daudz agrāk. Daudz Jā. agrāk. Cik Tas var nevar būs izdomāt? Winchesters. Ne, pagaid, 19. gadsimta. 19. Nu, tas Jā, pareizi, jā. Un tad paliekam pie tā. Jā, ok. Jā, paliekam. Mēs paliekam pie varianta Winchesters. Es piedāvāju kaut ko jaudīgāku. Manuprāt, šamējais laida pa 500 lodēm minūtēm. Ok, nu tad skaidrs. Lodētais tiešām uzvārds. Tas ir vecais labais Maksims. Maksims.
Nu, tas te, nu, tur, kur Čapājos brauc ar peķi. Tas apaļais tā kā? Nu, tāds, jā, tāds apaļš. Tāds apaļš, jā. Nē, apaļš pats tas Jā. Priekšā, viņš ir aizslēpies. Jā. Tas, ka nav kaut disks tāds. 580 punkti. Vēl 2 jautājumi. 9. Daba. Upju un ezeru krastos var sastapt rudzu tēvu, miežu brāli vai kviešu māsu. Neviens nav dzirdēts. Trauka kalnas, jā, nekā. Kas aug tādā ūdeņainā? Vai arī Visi viņi tā plus mīnus vienādā. viens no pirmajiem 2, pilnīgi noteikti. Un kurš nu, viņi sauc varbūt, kurš ir līdzīgs kviešiem, miežiem, rudziem? Nu, īsti Tā. neviens. Labi, tad, Uldi? nu, tad es domāju, ka jāpliek pie kviešu māsas. Jā, Meldri. Meldris bija vīrietis. Tad miežu Uldi? brālis. Nu, labi, tā. Uldi, jūs atbildat. Jā, es tad saku variants atbildē miežu brālis. Tikko bija māsu, tagad jau brālis. Jā, nu, Meldris likās, ka varētu būt vīriešu dzimtāja, tad drīzāk brālis. Jūs par to valdnieku Jā. atcerējāties. Atcerējāmies. Aha. Miežu brālis. Aldi, jūs, manuprāt, sirdī esat dārznieks, vai ne? Jā, mazliet ir tāds. Jūs vairāk ņematies ar košumu lietām vai ar ēdamām lietām? Nu, vairāk ar košumu lietām. Košumu lietām. Es ieteiktu šim pievērst uzmanību. Kurš tad ir? Rudz tās. Rudz tās. Miežu brālis ir tīri glīts augs, un viņš aug upju un ezeru krastos. Atbild ir pareizi. Miežu māsa tā nav noteikti. Pēdējais jautājums jums, džentelmeņi. Jums ir 580 punkti. Un 10. jautājums skan šādi. Joachims Gauks pilda valsts prezidenta pienākums Austrijā, Vācijā vai Šveicē? Spriežam. Tas ir, mēs zinām, tikko ievēlēja Vācijā par prezidentu. Nu, ko zinošam padarīsi? Viņu tik tiešām pirms neilga laika ievēlēja vecā vietā, kurš sašpucējās un atkāpās. Jums ir 580 punkti, iespējams lati. Skan labi. Skatītāji, arī jums sezonas noslēgumā ir viens foršs jautājums sarūpēts. Kura no Baltijas valstīm ir mazākā pēc teritorijas? Variants A – Lietuva, variants B – Igaunija. Īsņā rakstiet VIP, lieciet atstarpi, tad nu A vai nu B un sūtiet uz numuru 159. Jautājums atbilžu variantu sūtīšanas kārtība www.ltv.lv sadaļā VIP. Elīna, cik daudz tas glaibo, ka jūs esat šeit? Ļoti. Protams. Vai tad varbūt citādāk? Paldies visiem, kas balsoja. Visiem maniem draugiem, taviem draugiem, visiem radiem, kuriem tika teikts. Tagad, ja jūs, piemēram, uzvarējat, jums būs jātaisa lielie svētki. Brīvdienīgi. Visiem pa 15 santīmiem. Tas ir cits stāsts. Bet būs iemesls. Būs iemesls reāls saicināt. Jums ir daudz rādu un draugi, tas sasēž pie viena galda. Kāds ir sanāks, jā? Var arī vairāk salustīt. Arī vairāk ar savus kaimiņus paņemiet klāt. Nu, viņi kustoņus arī. Nu, laikam vairāk, ja mēs esam te tikuši noteikti. Tas būs iemesls uztaisīt svētkus. 2 dienu garumā. Pirmais jautājums. Sports. Nosauciet NHL klubu Stanley Kausa ieguvēja 2010.–2011. gada sezonā. Bruins spēlē. Bruins, ar ko viņš spēlē finālā. Bruins arī vinnēja. Einārs Masteiko, kapteinis brālis, ir no Salaspils, strādā par meža taksatoru, aizrautīgs ceļotājs un tematisko ceļojumu un pārgājienu organizētājs. Jā, Bostonas Bruins. Bostonas Bruins. Mani sporta speciālisti. Sporta speciālisti. Einārs nebija pārliecināts. Bet es neesmu pārliecināts 100%. Bet, nu jā, nu vajadzēja teikt. Tad Tu Bostonas. sāc satraukties tagad? Nē, es nesāku, es skatos atbildi. Gaidu atbildi, jo viņi nav.
Šobrīd Stanley Kauss atrodas pie Bostonas Bruins. Otrais jautājums. Labi, ka man šoreiz nenovirzījāt. Transporta vēsture. 1937. gada 6. maijs. Leikhērsta, Ņūdzersijas štatā, vācu politiķis feldmaršals Pauls von Hindenburgs, kura radinieks no tēva puses ir Mārtiņš Luters. Ar kāda transporta līdzekļa avāriju asociējas šis uzskaitījums? Dirižablis, protams, Hindenburgs. Elīna Millere, komandas kapteine, ogrēniete. Darbs finanses sistēmā ir labā līdzsvarā ar pienākumiem mājās. Patīk būt kopā ar ģimeni, šoreiz tas iespējams pat televīzijā. Notiek. Hindenburgs, kas tad bija cits būtu Hindenburgs? Dirižablis. Mieru, tikai mieru. Nesatrauc mūsu kuģi. Mirklās mēģinājums izdarīt. Pēc šīs traģēdijas Vācija aizklapēja savu elitāro ražotni momentāli. Tāds jau nevarēja atļauties. Tas ir par dirižabli, kurš avarēja nosēžoties. Bojā gāja nemaldos 36 cilvēki. Trešais jautājums. Izklaide. Nosauciet pasaulē populārāko bedrokas iedzīvotāju. Freds Flintstones. Ir tāda mūtane. Es tad cik tagad, man liekas, rāda viņu. Kaut kad rāda man te no rītiem, laikam, jā. Freds Flintstones. Nu jā. Kā viņam sievai bija vārds? Vilma. Vilma. Un Bārnijas dinozauru Dino. Jā, un Bārnijas Rabls. Draudzīgs. Jūs saglabājat 1000 punktu ar visu Fredu Flintstonu, Vilmu un visiem tiem baroģiem, kas tur ir. Ceturtais jautājums. Profesijas. Kā sauc profesiju, kurai veltītu dienu ik gadu pasaulē atzīmē 12. maijā? Florences Nightingales dzimšanas dienā. 9. maijs Eiropas diena. Nightingale ir lakstīgala, angliski. Bet tas ir... Tas nezinu. Jā, tas ir tieši. Tas kaut ko izsaka. Nu jā, papildiespēja, es nezinu. Tad mēs nevaram aizķerties. Papildiespēja 40 punktu. Brīdēs, ka es ņemu. Florence Nightingale formulēja šīs profesijas pamatmērķus, uzsverot, ka tās pārstāvi galvenais uzdevums ir pacientu aprūpe. Un sociālā tūpētāja vai medmāsa? Ārsti nē. Medmāsa diena ir? Es nezinu, tā ir pasaulē. Ne jau Latvijā. Latvijā varbūt neatzīmē. Tā arī jāsaka. Vai medmāsas vai sociāla aprūpētāji? Medmāsas. Nu, paliekam pie medmāsām. 12. maijā. Es tikai zinu par 9. maiju, tad Eināram ir vārdiena un Eiropas diena. Nē. 12. Tā kā Eināram ir vārdiena, tad viņam ir vārdiena. Un Eiropas diena. Bet visas medicīnas māsas savu dienu atzīmē 12. maijā. Ideāli. Un Florence Nightingale ir šīs kustības aizsācēja. 5. jautājums. Sporta vēsture. Kurš latvietis Nacionālajā hokeja līgā ir spēlējis visilgāk? Haralds Šnepsts, Sandis Ozoliņš, Kārlis Skrastiņš vai Artūrs Irbe? Tur vajag viņam to papildiespēju. Tāpēc, ka Kas ir Šnepsts, viņš ir ārzemju. Viņš spēlē, viņš no ārzemju latviešiem spēlē. Ka tik vai viņš arī ne? Jevgēnijs Masteiko, kapteinis tētis, dzīvo Olainē, šobrīd pensijā. Ir laiks mazbērniem, rūpējas, lai meitas un dēla bērni tiktu uz hokeju, patīk sports un erudīcija. Jā, bet tikpat labi viņi apmēram vienādi. Visi trīs, gan Sandis, gan Kārlis, gan Artūrs ir vienādi apmēram spēlējuši. Tā kā jāņem papildiespēju, kurā gadījumā. Ņem 50. Nu, tad vismaz zināsim. 50 punktu paspildiespēju ņemam. Visi jau ir diezgan līdzīgi, gan vecumā, gan... gan drīz, Viņš bija viens no pēdējiem spēlētājiem NHL, kurš spēlēja bez ķiveres. Kurš? Haralds Šnepsts. Viņš spēlēja pirms visiem. Pārējie nedrīkstēja bez ķiveres. Haralds Šnepsts tātad. Varētu saliekot galvas kopā pateikt, cik apmēram sezonas? Apmēram, ja jau mūsēja katrs kaut kur līdz 10 spēlē, viņš varētu būt ap 10 spēlējis. Manuprāt, 12 viņš Vankūverā aizvadīja. Pavisam nesen Vankūverā viņa kreklu uzvilka arēnai pie griestiem.
Atbild ir pareizi, tas ir Haralds Šnepsts. Nebija aizķēries tā, ka viņš tik daudz. 6. jautājums. Celtnis. Viens no Ņujorkas simboliem ir pirms 110 gadiem celtais debesskrāpis, kas tā īpatnējās triangulārās formas dēļ ir nosaukts kādas mājsaimniecībā bieži lietotas ierīces vārdā. Kā sauc šo ierīci? Kā tas tak ir? Empires teikt bildi, bet kas tas ir? Empire. Impērija. Tas ir cits noteikti debesskrāpis, tas nav tas. Nu jā, viņam ir papildu iespēja. Ir pat triangulārā, kas ir. Tas ir tā kā, 3, tās tā kā pirmie. Es iedomājos, kā viņš izskatās, kurš tas ir. Bet kuru? 50 ņemam. 50 punktu papildu iespēja. 50. Es iedomājos, kā viņš izskatās, bet jau es redzu viņu sev acu priekšā. Darbošanos ar šo ierīci vecāki ļaudis mēdz dēvēt par pletēšanu. Gludeklis. Viņš tā. Viņš ir tāds, viņš no vienas puses noteikti ir taisna siena, un tā viņš kaut. Viņš tāds, jā, tā kā slīps jums ir. Gludeklis. Jā, gludeklis. Pieņemt arī pletīzeris. Pletīzeris, jā. Atbilde ir pareizi. Šo 5. avēnijā esošo ēku sauc bieži vien par gludekli. 860 punkti jums ir ļoti labs rezultāts patiesībā. Kas tur ir mainījies dzīvē? Kā mums arī bija labs rezultāts pirmajā spēlē? Jūs nopirkāt Atlantu 7. 8. klasē. Sākām lasīt. 7. jautājums. Ķīmija. Firmai Osram nosaukums ir saistīts ar 2 metāliem, kuriem ir ļoti augsta kušanas temperatūra. Kā sauc šos metālus? Osmīs un? Rādīt? Nē, tas ir Emburts nevar būt. Volframs, jā. Osmīs. Mangāns kaut kāds no otra gala kaut kā viņš varētu būt. Bet mangānam nav varbūt tik augstā kušanas temperatūra. Jā. Osmība. Mēs minēsim viņu. Papildies, pie mēs vienu izdomājām, tikai osmīs. Vienu izdomājāt, trūkst otrs. Jā. Savulaik abus metālus izmantoja spūdžu kvēldiegu izgatavošanai. Vienu no šiem metāliem tā dārdzības dēļ mūsdienās izmanto tikai īpašas cietības sakausējumos. Kādā sakarā tā platīns? Platīns. Wolframs bija tad skuldzēs. Jā, pareizi. Sākums un beigas. Jā, osmīs un Wolframs. Teica arī izkoda. Osmīs un Wolframs. Tētis pielika punktu jūsu domām. Džentelmeņi, kā tas ir no tādām jūsu pozīcijām, ka komandu vada sieviete? Patīkami. Ja tētis vadītu, tas nebūtu tā, bet mums tad abi mēs uzreiz sasparojamies. Jā. Diez, kāpēc Einās klusē? Viņa lielākā runātāja. Mēs tikai... To pašu, ko mans vīrs saka, Jā, viņš ir cietis no viņas bērnībā. Daudz runā. Šādi, jā. Mēs tik neuzzinām par jūsu familiju. Pareizā atbilde būs osmīs un Wolframs. Pareizi. Pilnīgi pareizi. Evgeņi, jums žetons. Skatītāji, šo ģimenisko atmosfēru VIP ložā baudīsim pēc mazmirkļa. 820 punkti, 8. jautājums. Vēsture. LPSR VDK pēdējā priekšsēdētāja uzvārds bija Andersons, Johansons vai Petersons? Johansons vai Petersons? Johansons varbūt tas tāds vārds. Es nevārds Ja jūs lasītu, man LPSRS, tad būtu vieglāk, bet Latvijas. LPSR, man liekas, ka Johansons. Nav, tad jau kaut kas tāds. Kaut kas man pie Johansona ir aizķēries, ka tas ir, varētu būt, kur ir palicis. Ja tu nezini, tad tu nezini, ne? Tiešām nezinu. Tad saka Johansons. Ienāca viņa vidē tāda galvā. Jā. Nu, aizķēries, ka Johansons Eināram. Pārējiem nekas nav aizķēries. Viņš varētu būt Zviedrijas VDK, ja tur tāds ir. Lūdzu, kā jūs domājat? Nu, mums šķiet arī, ka Johansons pareizā atbild. Viņiem arī šķiet, ka Johansons. Jā. Tas jau labāk. Tas jau mums. Einār, varbūt arī vārds ir aizķēries. Ir vārds? Nav vārds.
Johansonam. Nu, ja pateiks, tad es teikšu, jā, tas vārds. Tas jā, tas vārds. Nē. Atbilde ir pareiza. Tas ir Edmunds Johansons. 9. jautājums. 820 punkti. Termini. Kāds smaicelīnai sejā. Vai, cik priecīgi par visu. Kaķēšana ir Funafuti salas iezemiešu gastronomisks rituāls, tehnoloģisks process keramikas flīžu ražošanā vai būvniecības paņēmiens. Es domāju, būvniecības varbūt kaķi izklausās pēc ķellēšanas. Kaķēšana. Gastronomija tas ir 100 punktu nav. Kaķēšana. Tas kaķu sēd? Jā. Protams, ka nē. Un kāpēc Funafī salu nevar ēst kaķus? Ķīnā tā ēd noteikti. Ķīnā nē, suņus ēdnēs. Tas būvniecības paņēmiens. Nu, tad 50 punktu papildu iespēja. Keramisko flīžu ražotāji ar kaķēšanu iespējams nodarbojas tikai brīvajā laikā. Nu jā, viņi ražo flīzes un pēc tam iet viņas būvē. Brīvā laikā liek līdz. Brīvā laikā uzliek flīzes. Ne? Nu, bet varbūt tomēr brīvajā laikā viņi ēd kaķus. Tas ir būvniecības Keramiskās flīzes taču arī ražo Polijā. Diez vai viņi tur kaķus sēdīs. Nu, tad domāju, ka būvniecības paņēmiens. Ka kaķis nēd. Kāpēc jūs domājat, ka Funafuti salā kaķēšana nevarētu būt reāla kaķēšana? Nu, Reinārs man saka, nē, bet man liekas, ka varētu. Bet tur jau nav rakstīts. Nu jā, tas jau, viņš jau, viņu nelast viskoti noteikti, tas jau ir domāts kaut kā citādāk, laikam. Varbūt. Varbūt. Elī? Nu, pabaidi mūs. Uz tā komanda strādājat vienkārši lieliski. Tas ir būvniecības paņēmiens. Pie tā pietiekam latvisks, jo arī mūsu meistari tie, kas būvē guļbūves, kaķē, vai nu tas ir baļķis, vai nu tas ir dēlis, lai viņi viens uz otru blīvāk sagulētu. Tas izgriež šitā dzirdēts tas vārds. To sauc par kaķēšanu. Tāds nebija dzirdēts. 10. jautājums. 770 punkti. Šajā gadījumā jau tie ir lati. Ģeogrāfija. Nosauciet Eiropas valsti, kuras teritorijā atrodas Ajonoras autonomā klostera valsts. Ātri. Es nezinu tādu. Jāņem punktiņu. Varbūt 30. Mēs varam paņemt 10, 30, pēc tam tagad mēs jau varam ņemt. Nē, nu jā, bet... Izsakam vārds Ajonora kaut ko. Nē. Klostera valsts, kur varbūt mūsu? Grieķijā ir klostera valsts, es zinu vienu, bet viņi savādāk saucās. Nu, ne valsts, viņiem ir tāda kā province, viena sala vispār ir nodalīta pilnīgi. Itālijā kaut kas Vatikāna. Kaut kādu paņem 10 punktu papildu iespēju. Tā varbūt vai Grieķija vai Itālija. 97% valsts iedzīvotāji ir pareizticīgi. Tā būs Grieķija. Un vīrieši tikai iekšļiet ministrijas atļauj. Šitā vispār 10 punktiem ļoti labi. 97% cik tā Eiropa valsts ir. Rumānija? Nu jā, Vēl Gruzija, kā mēs skaitām Gruziju, kā jau skaitās Āzija, bet, tā nav dzirdēts, jā. Es drīzāk par Grieķiju varētu būt, jā. Vai vēl vien 30 paņemt? Nu, paņemt. Kā tu izlēmsi? Kā es izlēmšu? Nu, bet tu... Nē, 100 punktu ir nekādā gadījumā. Nē, protams, jā. Pareizticīgi Eiropā ir Grieķi. Arī Serbi, protams, gan ir vēl. Nu, tad labāk paņemam vēl 30 punkti. Vēl 30. Drošības tas vārds, redz, nav nekāds slāvisks, tāpēc tā. Ellada. Skaidrs tagad. Tā valsts sauc tās iedzīvotāji. Nu, tad Grieķija varējām neņemt. Nevienu iespēju. Ko tik dzīvē varētu nedarīt? Jā. Protams. Vai neizdarīt? Tad varētu dzert šampanieti. Tāpat dzert. Elīna, tu atņēmi vārdus. Tā ir Grieķija. Pilnīgi pareizi. Jums ir 730 punkti. Teikšu lati. Tā būs visprecīzāk. Oldi, vai man vajag izteikt kādus mierinājumu vārdus? Nē, droši. Man nevajag. Laikam vajag. Jūs pārdzīvojāt dikti? Nu, druscīgi pārdzīvojām, bet tā ir spēle un
Īpaši pildīties un tā. Redz, Uldi, man ir viena ārkārtīgi laba ziņa. Mēs tā kā atkal esam nodomājuši pavisam noteikti sanākt atkal augustā kopā un aizvadīt vismaz vēl vienu sezonu. Tā kā iespējams mēs vēl redzamies. Jā, varbūt. Tā, Elīna, kā jūs terēsiet naudu? Jau jāizdomā. Nu jā, taisīsim ģimenes sapulci, ballīti. Visiem 15 ar visiem 150 radiem, viņu kustoņiem. Jā, un tad izlēpsim, ja paliks pāri kaut kas. Ja paliks kaut kas pāri. Ir piepildījums, jo es saprotu, ka jūs pēc zaudējuma iepriekšējā finālā nevarējāt lāgā gulēt. Tagad varēsiet. Tagad būsim garāki. Garāki, jā. Labi, sveiciens kaimiņiem, kur uz jums skatīsies pilnīgi savādāk. Skatītāji, jums noteikti patīk kāda no šīm komandām. Jūs varat savu viedokli izteikt arī balsojot. Ja jums patīk Ulda komanda, rakstiet izņā.com, lieciet atstarpi 1. Ja jums patīk Elīnas komanda, tieši to pašu, tikai lieciet cipariņu 2 un uz numuru sūtiet 159. Zvaigzne ABC mums dāvā atkal labas grāmatas. Ulda, jūs taču brauksiet uz Šrilanku noteikti. Protams. Vai ne? Nu jā. Te kā es uzminēju, vai ne? Jā. Savukārt, manuprāt, jūsu ģimenei piestāvētu gabals, kas varētu izvērsties šādi. Svešinieks piedāvā Dāvidam iesaistīties ambiciozā iecerē, sarakstīt grāmatu, kas spētu valdīt pār visu laiku lasītājiem un radītu jaunu reliģiju. Jēzga tikai tad sākās. Vai ne? Paldies. Liek aizdomāties. Vai ne? Paldies jums par šīs sezonas pēdējo spēli. Paldies par jūsu brīnišķīgajiem risinājumiem uz 20 uzdotajiem jautājumiem. Skatītāji, paldies, ka bijāt kopā visu šo sezonu. Esmu pārliecināts, ka jums būs ļoti krāsaina vasara. Kārtīgi atpūtieties, jo mēs taču atkal rudens pusē tiksimies vēlreiz. Jau 3. reizi Vips noteikti nāks pie jums. Lai jums jauka vasara, tiekamies augusta beigās. Atā!